Es dzirdēju naktī vārdu par kādu draudzi, kuru es negribu minēt vārdā, ka šī draudze, kura atrodas Rīgā, un viņa ir arī pa visu Latviju. Tātad šī draudze ticību Dievam ir pārvērtusi biznesā. Tad bija tāds vārds, ka šī draudze ticību Dievam ir pārvērtuši biznesā. Un pirms šiem vārdiem es redzēju sapni, un tas viss notika šī gada februāra beigās. Un mēs jau zinām, ka sapņi tā ir svētā gara valoda. Mēs zinām, ka tas ir veids, kā Dievs var uzrunāt, un sapņiem ir dziļa jēga. Un Dievs to dod tos arī izprast. Un es ticu, ka šis sapnis ir ļoti svarīgs, un ticu, ka tas uzrunās daudzus, un ka tā būs svētība priekš katra cilvēka. Sapnē es redzēju, ka es esmu uzaicināta uzstāties dziedāt kādā draudzes pasākumā, kurā man patiesībā nevajadzēja būt, bet neskatoties uz to, es uz turieni esmu uzaicināta, un esmu tur arī ieradusies. Un sākumā pirms uzstāšanās es domāju, ka es gribētu kaut ko pateikt šī pasākuma vadītājam. Un es domāju, kā lai es viņam tuvojos, šim vadītājam, jo es redzu viņā lielu pārākumu apziņu pār citiem, redzu viņā ļoti lielu ego, un man ir tāda sajūta, ka viņš ir ļoti tālu no manis, bet tomēr pārvarot lielo attālumu un visu sevī, es tuvojos šim vadītājam, un sev par lielu izbrīnu es atklāju, ka ar šo cilvēku ir iespējams sarunāties, bet mūsu sarunā viņš ir tik glums, tāda sajūta, ka viņš tevi it kā izslidina kā pa mīkstu sviestu, un no viņa plūst tik pretīga liela iztapība. Tā bija tāda iztapība, ka viņš visu izdarīs, lai tikai ik viens būtu apmierināts. Un tur bija arī lišķība un liekulība, un es redzēju, ka šīs īpašības ir viņa spēks, kādā veidā viņš dara lietas un visu sakārto, un tura sev vēlamā veidā. Un es zināju, ka uz šo pasākumu ir aicinātas arī citas dziedātājas, un viņas tur bija, bet es viņas tur neredzēju. Šis pasākuma rīkotājs bija pasākumam telpu izīrējis no kāda cilvēka, kuru es sapnī redzēju kā cietsirdīgu, rūdītu noziedznieku. Un viņam bija ļoti cietsirdīgi sejas vaipsti. Viņš bija bāls un viņam bija gaiši mati. Tad šis pasākuma vadītājs telpu bija izīrējis no kāda cilvēka cietsirdīga, bet šis rīkotājs šo faktu nezina, no kāda cilvēka viņš ir noīrējis tās pasākuma telpas, un es redzu, ka dziļāk šajā telpā, jeb telpas malā, ir pakarināts tāds kā metāla spīdīgs šūpulis, un šis šūpulis ir olas formā, un šūpulī, kurš ir aizvērts ciet, smiltīs aprakts guļ kails cilvēks, kur viņš tiek turēts pret paša gribu, un viņš tur tiek nežēlīgi spīdzināts. Un šis cilvēks, kurš man atgādināja krustā sisto Jēzus ķermeni, bija it kā miris, bet patiesībā viņš tur bija dzīvs. Un šīs telpas īpašnieks, šis noziedznieks ik pa reizei ieskatās šajā pakarinātajā šūpulī, paceļot tā vāku, un man bija tāda sajūta, ka viņš izbauda sava ieslodzītā mokas, un šim guļošajam smiltīs cilvēkam tajā vietā, tajā olā ir tik nērti, viņš ir
spiests gulēt saliektā veidā, un viņš ir novājināts, viņa kauli ir izspiedušies uz āru, un viņam virsū uzbērtās smiltis lien viņa acīs, degunā, mutē. Telpas īpašnieks uzmana šo cilvēku, un viņš viņu pieskata un kontrolē, lai viss būtu viņa kontrolē, un vienīgā atvere šai olai ir apakšā caurums, caur kuru telpas īpašnieks iztīra olu no ieslodzītā cilvēka izkārnījumiem. Un pasākuma vadītājs ļoti novilcināja laiku, un neviena no uzaicinātajām dziedāt, tā arī netika pieteiktas uzstāties. Un ko es vēl varu pateikt par šo pasākumu vadītāju, kad viņš bija dienvidnieciska izskata, ļoti harizmātisks cilvēks, ļoti izskatīgs cilvēks. Un tātad neviena no viņa uzaicinātajām sievietēm netika tomēr pieteiktas un netika izdziedāta neviena no dziesmām, kuras bija jāizdzied. Un ar to arī sapnis beidzās. Man bija lielas ciešanas, līdz ar šo iesprostoto cilvēku es ļoti cietu šajā sapnī, un vēl visu arī nākamo dienu es izjūtu šī cilvēka ciešanas un arī pati cietu līdz ar viņu. Un ļoti daudzas lietas izkristalizējās, kad es pierakstīju šo sapni, un tāpat arī domājot un arī aizlūdzot ar kādu uzticamu māsu, ļoti daudzas lietas kļuva skaidras, un es aicinu ar bijību izturēties pret visu to, ko es šeit arī runāšu. Tātad sapnim ir daudzas detaļas, un es centīšos tās visas izskaidrot. Pirmais par pasākuma rīkotāju. Kādēļ pasākuma rīkotājs izīrēja telpu no šī cietsirdīgā cilvēka. Tātad tas, ko es sapratu, izīrējam parasti to, kas patiesībā nepieder mums, kas nav mūsu. Tas nav tas, ko Dievs mums ir devis. Un šajā gadījumā telpas īpašnieks ir ļauns, cietsirdīgs, un tas simbolizē to patieso stāvokli, to patieso atmosfēru šajā pasākumā. Kaut arī ārēji viss izskatās pievilcīgi un pat skaisti, tad patiesa atmosfēra tā ir cietsirdības, tā ir cietuma atmosfēra un cietumnieka arī būtība. Šī cietumnieka būtība ir ieslodzījusi patiesību. Tātad nākamais, kādēļ olai apakšā ir caurums. Šajā draudzē viņi ir pazeminājuši Jēzu tik tālu līdz cilvēciskam līmenim. Nav dievbijības. Un šeit var minēt rakstu vietu arī no Bībeles, kur ir teikts, ka jūs saucat Jēzu par kungu, bet kur ir tā bijība? Jūs saucat kungs, bet bijības nav. Kur ir viņam pienākošā bijība? Un viņi ir pielīdzinājuši Jēzu mirstīgam cilvēkam. Viņi ir ielikuši Jēzu savos priekšstatos, kaut kādā savā attieksmē, kā mirstīgu cilvēku, tā ka viņi negodā Jēzu kā kungu,
un nav viņu sirdīs godbība par Dievu kā par kungu. Viņiem būtu jāzemojas, bet viņi skatās uz Jēzu kā uz mirstīgu, un tas vairāk ir attiecināms uz mācību, kas ir šajā draudzē. Un ko simbolizē šūpulis, kad šis šūpulis ir no metāla, kurā smiltīs gulēja šis te vīrietis, un metāls simbolizē saistību ar vardarbību, ar emocionālu, ne tikai fizisku, un arī ar intelektuālu vardarbību. Un tas nozīmē arī to, ka tiek mēģināts cilvēkiem ar varu uzspiest svešu pārliecību, un šūpulis simbolizē to, ka viņi var darīt, kā grib. Tas nozīmē, ka citi var tevi šūpināt šūpulī, un viņi var darīt ar tevi, kā viņi grib, ko viņi paši grib. Un tas simbolizē, ka Dievs ir nevarīgs, bet viņi, tāpēc, ka Dievs ir nevarīgs, viņi var darīt, ko viņi paši grib, kas viņiem ienāk prātā. Un smiltis tas ir tas, ko cilvēks ceļ. Un Bībelē mēs lasām, uzmanieties, uz kāda pamata jūs ceļat. Smiltis krīt acīs, smiltis krīt mutē, degunā šim cilvēkam, un tiek darīts viss, lai cilvēki neskatās caur Kristu, lai viņi nerunā to, ko Kristus runā. Un tad, lai arī viņi nevar staigāt, ja, Kristū, un lai viņi neelpo brīvi Kristū Jēzū. Un saistībā ar toleti, kad sapņo par toleti, tas ir saistīts ar apkaunojumu. Un tā ir vēlme turēt kaunā, tā ir vēlme turēt apkaunojumā, apkaunot patieso mācību. Patiesā mācība, tas viņiem ir kā apkaunojums. Taču kaut kur turēt tevi var tik ilgi, kamēr tu nevari ieraudzīt patiesību. Lai Dievs atver patiesību, lai atver aklajiem acis un kurlajiem ausis un klībajiem, lai dāvā staigāt patiesībā. Tātad tas ir tas, ko vēlas pateikt Dievs caur šo simbolu, ko es redzēju sapnī. Un tātad telpas īpašnieks, šīs telpas patiešais īpašnieks simbolizē cietsirdību, un viņš tur ieslodzītu savos priekšstatos patiesību un tur ierobežotu patiesību. Un tas, ka vadītājs to nezin un nesaprot, to liecina par to, ka viņam tas viss nav atklāts, kā ir rakstīts, visiem trūkst dievišķās godības. Dievs grib pārveidot mūs, un Jēzus teica, ka tad, kad viņš aizies pie tēva, viņš visus vilks pie sevis. Sirdī ir jābūt paklausīgai Dievam, lai Dievs var veidot sirdi, lai mūs var veidot, bet cietsirdība visus grib pārveidot, un cietsirdība visu grib pakļaut sev, cietsirdība grib dominēt un mocīt, kontrolēt, manipulēt. Un kādēļ pasākuma vadītājs to nezināja? Tātad vēl kādēļ viņš nezināja, ka viņš ir izīrējis telpu no tik cietsirdīgas ļaunas būtnes, kurus sapnī redzēju kā noziedznieku. Tātad šis te vadītājs neredz, kas patiesībā notiek, jo viņi ir ļaunā apstulboti, un tādēļ arī viņi neredz, kādi tie patiesībā ir. Bet Dievs, tu zini visas lietas, un tu zini visus noslēpumus.
Un atklāsmes grāmatā ir teikts, pērciet no manis acu zāles, lai garīgi var redzēt, kas ir kas, un vēl ir teikts, jūs domājat, ka jūs esat bagāti, bet jūs esat akli un kaili. Mums ir jāsteigā patiesībā, bet patiesība ir smiltīs, atrodas smiltīs. Un tās smiltis no visām pusēm bija šim te vīrietim. Viņš bija faktiski ierakts šajās smiltīs, tātad patiesība ir ierakta smiltīs, un tai nav dots brīvi izpausties. Tā nevar izpausties brīvi, jo svarīgāks ir kaut kāds izdevīgums. Un par cik tuvojās Kristus augšām celšanās svētki, kuri ir dievišķās dzīvības svētki, es vēlos teikt to, ko parasti saka šajos svētkos. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, un tie nav tikai vārdi, tad, kad šī te čaula, kas ir apkārt mums, kura ir apkārt mums no ļaunā, ka viņa tiešām ir jāsadauza, visa cietsirdība. Mūsu sirdī nav jābūt kā dzelzs olai, kura ļaunā veidā ir ieslēgusi sevī patiesību, bet gan mums ir jāpieņem Jēzu tādu, kāds viņš patiesībā ir, kā mūsu dvēseles glābēju, kā patiesību, kā mūsu ceļu, mūsu dzīvību, kas nav kaut kur malā nostumta, jo nav cita ceļa, nav citas patiesības, nav citas ticības, kā vien uz Dievu, uz viņa vārdu, un šis vārds ir Jēzus. Un atklāsmes grāmatā ir arī teikts 1. nodaļā, 17. 18. pants, redzies, esmu dzīvs mūžam, un man ir nāves un elles atslēga. Kas ir patiesība? Patiesība ir Dieva vārds, ir jāsteigā patiesībā, un nav jābūt iztapīgam cilvēkiem, bet gan paklausīgam Dievam, nevis tā, ka tik būtu ērti un visiem labi, lai grēks varētu brīvi staigāt, un kamēr patiesība ir nomocīta. Un tie, kas vēlas paust patiesību, tiek apbērti ar smiltīm, ar to zudošo mācību. Tātad draudzes sapulce sapnī ir parādīta kā pasākums, kā kaut kāds koncerts. Un man nāca prātā doma par neusticēšanos Dievam, par paļaušanos uz miesu, uz savu saprašanu, savu gudrību, savu spēku, un tur nevis dot svētajam garam vadīt, bet pasākumu vēlas tātad menedžēt tā, lai cilvēciskais ego ir apmierināts, lai miesa justos labi. Un ir skaidrs, ka mums nav jābūt vietā vai telpā, kur valda cietumnieku režīms, kur valda cietsirdīga un ļauna kontrole, kur valda pārākuma attieksme. Ir jāvalda svētajam garam, mēs visi esam brāļi, tātad neviens nav augstāks vai pārāks par otru. Un ja tā tomēr ir, tad tādās vietās ir lielas problēmas. Un patiesība par to, kas tādās vietās notiek, tiek apslēpta. Un tas, ka es tajā sapnī tiku uzaicināta uzstāties, bet laiks tiek novilcināts,
Un es neuzstājos un mani nepieteica šis te pasākuma organizētājs. Tātad nozīmē to, ka arī patiesībā mani aicināja, tiešām mani aicināja dienvidnieciskas tautības mācītājs uz sapulcēm, pat atbraucot man pakaļ aicināja. Un es arī nevēlējos tur būt, un es sapnī redzēju, ka man tur pat nevajadzēja būt, bet es tur biju, vienalga, jo ļoti, kā teikt, uzstājīga bija šī aicināšana, un jau sākotnēji mana ticības ceļa sākumā tika rādīti sapņi par to, kas notiek tajā draudzē, kas patiesībā notiek. Tātad tas jau bija vairākus gadus atpakaļ, daudzus gadus, 25 un vēl vairāk pat gadus atpakaļ. Un, kad es vēlējos sapņus savus izstāstīt, es tiku tikai klusināta. Kad es vadītājiem centos pastāstīt kādu no šiem sapņiem, kurus es biju redzējusi, es tiku tikai klusināta, kurš tikai nevienam to nestāsti. Tādus sapņus nedrīkst stāstīt. Tie bija ļoti spēcīgi, pravietiski sapņi, un par cik draudzes sapulcēs netika mācīts par dāvanām un to lietošanu, svarīgumu, tā arī es nezināju, cik svarīga ir mana dāvana, un ka tas viss ir tik ļoti svarīgi un nozīmīgi priekš manis un priekš arī citiem cilvēkiem, un cik tas viss ir ļoti vajadzīgs patiesībā. Un tās dziesmas, kuras netika izdziedātas, arī ir šie te sapņi, kuri man netika ļauti, kurus man neļāva arī izstāstīt. Tad tika aizliegts atklāt to, ko es redzēju. Un to, ko es sapnī redzēju, pirms daudziem gadiem, un ko nepieņēma, ko neņēma nopietni, un to pāris gadus atpakaļ kāds Eiropā un pasaulē pazīstams pravietis, evaņģēlists pasludināja no skatuves, no šīs pašas draudzes skatuves visai pasaulē. Dievs to atļāva, viņš atļāva pasludināt visai pasaulē. Un tātad patiesība tika nostumta malā, un tas ir tas, ko mēs redzam no Dieva. Mēs nedrīkstam par to nevienam stāstīt, vai tā ir, vai tiešām tā ir. Bet Bībelē ir teikts, ja mēs nerunāsim, tad akmeņi brēks. Un lai Dievs ir žēlīgs, lai tā nenotiek. Un lūdzu lasiet Jesajas grāmatu 59. nodaļu. Un šī te nodaļa atvērās lūgšanas laikā, un tas ir vārds, kas atvērās lūgšanas laikā attiecībā par šo sapni. Un sākas šī nodaļa ar vārdiem: redzi, tā kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Un Jēzu, paldies Tev par Tavu vadību, par Tavu svētumu, par to, ko Tu dari mūsu sirdīs. Es pateicos Tev, Jēzu. Paldies par Tavu uzvaru, paldies par Tavu dzīvību, paldies par Tavu spēku, paldies par Tavu varenību.